Paldies! Man lūdza runāt par karšu autortiesību aizsardzību. Es zināju, ka kartes aizsargā autortiesības, bet es tā īsti nebiju iedziļinājies, ko tas nozīmē. Tas bija ļoti interesanti. Un es labprāt jums pastāstīšu, ko pēdējo pāris nedēļu laikā esmu atradis un noskaidrojis. Nākamo 40 minūšu laikā aplūkosim, kas ir karte, kāds ir starptautiskais juridiskais regulējums karšu aizsardzībai. Ir tādas būtiskas lietas, kas mums ir jāzina, runājot par karšu aizsardzību. Aplūkošu pāris nacionālās lietas. Un atkarībā no tā, cik laika būs palicis, tad parunāšu par to, vai šī ir piemērota lieta, izmantot sui generis datubāzes tiesības. Karte ir labākais rīks, kas pieejams, lai sakārtotu katalogā un sakārtotu lietas uz zemes virsmas. Tā ir Nacionālā kartēšanas aģentūra, un tas ir tas, kā viņi to definē. Protams, tā nav tāda izpēte kā aptauja, bet drīzāk izpēte kā zemes mērīšana. Un vienkāršojot lietas, tad varbūt varam teikt, ka karte tas ir grafisks attēlojums par to, kā vietas un iezīmes izskatās. Un, ja runājam par topogrāfiskajām kartēm, tas ir attēlojums ar simboliem un līnijām, zemes virsmas attēlojums. Un viena no tādām būtiskajām iezīmēm ir, ka tiek ar kontūru līnijām attēlots zemes reliefs. Britu enciklopēdijā ir teikts, ka topogrāfiskās kartes ir kaut kur starp plāniem, kas ir nelielu teritoriju plāni, un orogrāfiskajām kartēm, kas ir reģionālās kartes. Un šajā prezentācijā pieminēšu daudz citus karšu veidus, tā kā gaidiet. Nedaudz par to, kā sākās karšu aizsardzība. Tas viss aizsākās 16. un 17. gadsimtā, kad bija kartogrāfijas revolūcija. Tas ir laiks, kad notika dramatiska transformācija, pārveidošana. Pēkšņi bija iespējams izgatavot kartes, un tās kļuva no simboliskiem vietu aprakstiem, tās kļuva par matemātiski precīziem geogrāfiskās realitātes attēlojumiem. Un tajā laikā monarhi piešķīra privilēģijas karšu sastādītājiem, jo karšu sagatavošana bija ļoti apgrūtinoša, ļoti dārga. Un pirmā reize, kad kartes tika aizsargātas ar likumu, tas bija 1735. gadā. Un tad jau nonākam pie Bernas konvencijas par literāro un mākslas darbu aizsardzību 1886. gads. Un 2. pantā šajā konvencijā ir aprakstīti aizsargātie darbi. Un redzam, ka literārie un mākslinieciskie darbi ietver visus produktus un, piemēram, ilustrācijas, kartes, plānus, skices, trīsdimensiju darbus, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju, arhitektūru vai zinātni. Tas ir tāds ļoti utilitārs apzīmējums, un lielākā daļa, kas ir komentējuši Bernas konvenciju, saka, ka tas ir iemesls, kāpēc tas tur ir iekļauts, jo konvencijas puses vēlējās pasvītrot, uzsvērt, ka, lai gan konteksts, kurā šie darbi tiek radīti, ka tas ir tehnisks, bet tam nav jāmazina aizsardzība. Tātad kartes saskaņā ar Bernas konvenciju ir aizsargāti darbi. Taču ne katra karte tiek aizsargātā, un šie ir pamat
kritēriji autortiesība aizsardzībai, proti oriģinalitāte. Bernas konvencijā tas nav tā skaidri pieminēts, ja to tur meklēsiet, to neatradīsiet. Bet lielākā daļa nacionālo tiesu un zinātnieku apgalvo, ka jēdziens vēl tur tomēr ir iekļauts 2. panta 1. punkts, kur tiek aizsargāti literārie un mākslas darbi, tad vārds darbi ietver, ka autors ir strādājis radoši. Un arī 2. panta 5. punkts, ar kuru tiek aizsargāts kolekcijas, tātad kolekcijas, kas sakarā ar veikto atlasi un satura izvietošanu veido intelektuālu radītu darbu. Tātad radošums ir šīs konvencijas pamatā. Un arī WIPO autortiesību nolīgumā 2. pantā ir runa par tvērumu, un šeit ir teikts, ka autortiesību aizsardzība attiecas uz izteikumiem un nevis idejām, procedūrām, darbības metodēm vai matemātiskiem jēdzieniem. Šeit doma nebija mainīt, uz ko attiecinām aizsardzību, bet definēt to kā tādu apstiprinājumu, ka oriģinalitāte tiek prasīta visos darbos, visos literārijos un mākslas darbos. Ko tas nozīmē attiecībā uz kartēm? Tas nozīmē, ka autortiesības neaizsargā ģeogrāfiskos faktus. Piemēram, kā plūst upe, kur atrodas pilsēta, to nevar aizsargāt ar autortiesībām vai arī koordinātas mērījums, bet autortiesības aizsargā šo faktu oriģinālo izteiksmi kartē. Kāpēc tik grūti kartēs atrast oriģinalitāti? Tas ir galvenokārt tāpēc, ka tur ir tādi būtiski piemītoši ierobežojumi. Pirmais, ka ir jābūt faktiskai precizitātei, Tātad kalni ir jānorāda, tur jāatzīmē, tur, kur tie atrodas. Šeit nav nekādu izvēles iespēju, tāpat pilsētas jāatālo tur, kur tās ir. Standartizācija tas ir vēl viens elements, jo ir standartizēts, kā ir jāatveido dažādi elementi. Tātad šie aprakstiem, šiem simboliem, tiem jābūt tādiem pašiem, līdz ar to nav daudz vietas radošumam. Tad vēl arī mēroga noteikta ģeneralizācija. Atkarībā no kartes mēroga var pieņemt lēmumus, ko iekļaut, ko neiekļaut, vai arī, ja mērogs ir ļoti liels, tad nav iespējams visu ietvērt. Līdz ar to ir tāda kā mehāniska samazināšana. Un, protams, kopumā kartes ir praktiskam nolūkam paredzētas un bieži to uzskata par svarīgāku nekā māksliniecisko izteiksmi. Tad šī ir ierobežojumi. Pirms sākam skatīties uz to, kā nacionālās tiesas vēl joprojām konstatē vai nekonstatē oriģinalitāti, es gribu pieminēt vēl 2 lietas, kas man šķita interesantas. Proti tas, kā valdības sagatavotās kartes ir aizsargātas, šī situācija atšķiras dažādās valstīs. Bernas konvencijas 2. panta 4. punktā ir noteikts, ka līgumslēdzējām pusēm nav jānodrošina autortiesība aizsardzība oficiālajiem tekstiem. Tātad valdības sagatavotās kartes tos varētu uzskatīt par oficiālajiem tekstiem. Tā tas, piemēram, tiek uzskatīts Savienotajās valstīs, bet, piemēram, apvienotajā karalistē ir autortiesības un, lai karti varētu izmantot, ir jāsaņem licence. Kad runājam par oriģinalitāti kartēs, ja aplūkojam šīs 2 kartes, tās ir tās pašas ar Ņujorkas centrālu parku, vai jūs teiktu, ka šīs ir atšķirīgas? Kas domā, ka kartes ir atšķirīgas? Nu labi, neviens nevēlas neko domāt, kas nedomā, ka tās ir atšķirīgas. Jums visiem ir taisnība. Es arī domāju, ka tās ir atšķirīgas, bet vai jūs domājat, ka šo atšķirību noteica ierobežojumi, kas saistīti ar karšu izgatavošanu? Es nedomāju tā.
acīm redzot, kāds ir nolēmis, pieņēmis lēmumu, ka, piemēram, tas, kas iepriekš bija tumšs, tagad ir gaišs. Tas nav kaut kas tāds, kas bija, ko noteica apstākļi. Protams, ir izvēles, ko katrs kartogrāfs var izdarīt par to, kā ģeogrāfiskos faktus atspoguļot kartē. Un nedaudz aplūkosim to, kā dažādi jurisdikcija tiesas ir noteikušas, vai ir vai nav pietiekami daudz radošo izvēļu izdarīts, lai piešķirtu kartēm autortiesību aizsardzību. Ir Vācijas augstākās tiesas lēmums, Japānas lēmums un Lietuvas tiesas lēmums. Ceru, ka nekļūdīšos ar šo. Savienotās valstis. Pirms aplūkojam lēmumu, mums ir jāsaprot mazliet par oriģinalitāti saskaņā ar ASV tiesību aktiem. Ir svarīga lieta, Feist Publications pret Rural Telephone Service Company, kas bija par telefonu grāmatas kopēšanu, tad, kad vēl bija šādas drukātas telefonu grāmatas. Un šis bija pagrieziena punkts, kā ASV skatās uz oriģinalitāti. Pirms šīs lietas tiesas pieņēma, ka oriģinalitāte piemīt tad, ja ir tiešām apgrūtinošs darbs paveikts. Tātad, ja ir paveikts šāds darbs, tad jāpiešķir ir autortiesību aizsardzība. Tāds bija tas oriģinalitātes pārbaudes mehānisms. Feista lietā tiesa pasaka, ka gan konstitūcijā, gan autortiesību likumā tiek pieprasīta oriģinalitāte. Un nevar pateikt, ka oriģināli ir fakti. Šie fakti vienkārši ir. Autors tos nav radījis kā oriģinālis. Un faktu kompilāciju var aizsargāt tikai tad, ja tā ir kaut kāda oriģināla atlase, oriģināls faktu izkārtojums. Un tas pat kļuva par oriģinalitātes testu, ko piemērot tagad. Tātad, lai darbs būtu oriģināls, ir jābūt neatkarīgai radošai izveidošanai, nevar vienkārši kaut ko nokopēt, bet tiesa arī ir pateikusi, ka radošuma līmenis pieprasītais ir ļoti zems. Un lielākā daļa darbu atbilst šim kritērijam, jo tur ir kaut kāda radošuma dzirkstele, neatkarīgi no tā, cik neapstrādāti vai acīm redzami tie ir. Aplūkosim ASV lietu, 92. gada lieta. Šeit ir nākamais kartes veids. Tā ir īpašumu karte. ASV ir uzņēmums Mason, kas izveidojis šādas kartes. Šīs kartes bija ļoti populāras naftas urpšanas, naftas ieguves uzņēmumiem, jo tādējādi viņi varēja konstatēt, kam pieder zeme. Otrs uzņēmums, ka šīs kartes reproducēja bez atļaujas. Un tad jautājums, vai šādas īpašuma kartes var aizsargāt, un tiesa piemēroja standartu, par ko tikko stāstīju. Un tiesa ir atzinusi, ka ir veikts skaidras izvēles, attēlojuma dimensijas, simbolu izvēles, izkārtojums, krāsas schēma un kopējais vizuālais dizains. Un tika noraidīta arī apvienošanas doktrīna, saskaņā ar kuru tiek pateikts, ka reizēm ir tikai viens veids, kā var ideju pasniegt. Un šajos gadījumos tas apvienojas un šo izteiksmi nevar aizsargāt, jo pretā gadījumā tiktu aizsargāta ideja. Un tas nav tas, kas ir jāpanāk ar autortiesībām. Bet ir dažādi veidi, kā īpašumu karti var izteikt. To varētu dizainēt arī citādāk, un tāpēc šī nav tā lieta, kad piemērot šo doktrīnu. Un līdz ar to tika nodrošināta aizsardzība gan kā darbam, bet ir arī paskaidrots, kā ģeogrāfiskos faktus, kas ir kartes pamatā, protams, var lietot jebkurš un bez maksas. Šis ir
Šī ir lieta no apvienotās karalistes. Faktiski tā nekļuva par lietu, jo pāris stundas pirms tiesas sēde puses vienojās. Un Britu automašīnu asociācija piekrita samaksāt Ordnance Survey uzņēmumam 20 miljonus mārciņu. Ordnance Survey izvirzīja prasību pret automobīļu asociāciju par karšu kopēšanu, jo viņi bija sagatavojuši vairāk kā 500 atlasus, pilsētas plānus. Un viņiem izdevās parādīt šos kartogrāfiskos pirkstu nospiedumus šādās kartēs. Tātad, piemēram, ceļu platums, proporcijas, dizaina elementi, ka tie bija ņemti no viņu kartēm. Un tas bija tik pārliecinoši. Viņi jau arī pirms tiesas runāja savā starpā un beigās noslēdza izlīgumu. Un automobiļu asociācija samaksāja 20 miljonus mārciņu. Un tā bija summa, ko Ordnance Survey būtu saņēmuši par šo karšu pārdošanu. Lēmums tātad netika šeit pieņemts, bet tika pieņemts, ka uz kartēm attiecas autortiesības, un šeit ir radošuma elements. Lietas no Vācijas. 1964. gadā pirmā lieta federālajā tiesā par kartēm. Komerciālais izdevējs bija nokopējis pašvaldības kartes, lai izmantotu tās reklāmās. Un tiesas secinājums ir, ka nepieciešama oriģinalitāte. Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem tās ir neatkarīgi intelektuālie sasniegumi. Un tas attiecas uz to veidu, kā fakti, kā topogrāfiskie karti tiek attēloti. Tiesa arī konstatēja, ka tas, kā atbildētājs bija izmantojis karti, bija pārkāpums, lai arī tā nebija vienkārši kopija. Atbildētājs veica tur zināmas izmaiņas, un, lai gan šī karte nebija identiska, tas tomēr bija autortiesību pārkāpums, jo oriģinālajā kartē bija autortiesību slazdi tā sauktie. Tur bija nelielas kļūdas, kas parādījās arī šajā pārkāpēja sagatavotajā kartē. Tur bija lietas, kas vēl nebija uzbūvētas, jo pilsēta zināja, kas ir plānots, un, lai piesaistītu investīcijas, tad šīs jaunās ēkas jau bija attēlotas kartes, un otram kartogrāfam šāda informācija nevarēja būt. Un bija arī lietas, kas oriģinālajā kartē bija ar nolūku izlaistas, jo kartes citādāk būtu pārāk piesātināta. Un tas viss parādījās arī šī atbildētāja izgatavotajās kartēs. Bija arī tādas virspusējas izmaiņas veiktas, modifikācijas, dažādas krāsas, vienkāršojumi, bet tomēr bija skaidri redzama līdzība starp abām kartēm. Šajā otrajā kartē nebija izmantota nekāda neatkarīga kartogrāfija. 23 gadus vēlāk, arī Vācijā, nākamais lēmums. Un šeit bija oficiālā izpētes kartogrāfijas iestāde vienā no Vācijas zemēm, kas bija sagatavojusi karti, nesaņemot atļauju no komerciālā karšu izdevēja. Un arī šeit tiesa atzina, ka kartēm var piemest oriģinalitāte, un ka šo oriģinalitāti var pierādīt ar atlasi, ar vienkāršošanu un pārējiem argumentiem, ko minēju jau iepriekš. Un šeit parādījās ideja par mazo monētu, jeb mazajām izmaiņām, un Vācijā to izmanto kā analoģiju, jo, ja ir monēta, tad neatkarīgi no tās nomināla šai monētai ir vērtība, un to pašu principu viņi attiec uz autortiesībām. Tātad, ja tur ir kaut kāda radošuma dzirks, tas nozīmē, ka darbam piemīt oriģinalitāte, un tas ir aizsargājums ar autortiesībām. Ja oriģinalitāte ir ļoti zema, tad arī aizsardzība ir ļoti šaura.
1998. gads. Šajā lietā runājam par reģionālo karti, kas tika izmantota bez atļaujas. Un šeit federālā tiesa nodala, pamatojoties uz iepriekšējo lietu, proti, ja ir tikai kaut kādas mazas iespējas izteikt oriģinalitāti, tad darbu var aizsargāt autortiesības, bet šīs aizsardzība ir ļoti šaura, un tas ir nedaudz atkarīgs no kartes un no kartes nolūka. Varbūt kartes, kas dod lielāku vai mazāku iespēju izpausties oriģinalitātei. Un, ja šī oriģinalitāte ir lielāka, plašāka, tad arī aizsardzība ir plašāka un otrādi. Šeit ir teikts, ka individuāla dizaina pieejas mērogs, lai izveidotu kartes attēlu, ir piemērots nolūkam, saprotams un arī pēc iespējas skaidrs, un tas ļoti var atšķirties dažādās kartēs atkarībā no uzdevuma, piemēram, ļoti ierobežotas kadastrālās kartes un lielāka brīvība topogrāfiskajās kartēs, izteiksme brīvība topogrāfiskajās kartēs un vēl lielāka tematiskajās kartēs. Tiešām ir jāskatās, kāds ir kartes nolūks, ko mēs mēģinām ar šo karti panākt. Un pret visiem karšu veidiem nevar izturēties vienādi. Ja ir jāpieņem lēmums par to, vai ir vai noticis pārkāpums, tad tiek veikts vispārīgs salīdzinājums, kāds ir kopējais iespējas, pievēršot uzmanību uz līdzībām, un reizēm var būt nepieciešams arī eksperta padoms un secinājums. Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, vai aizsardzība ir maza vai vairāk aizsardzība, vai lielāka, lai izvairītos no pārkāpuma, nepietiek ar krāsu nomaiņu, ar kaut kā izlēšanu, kaut kā vienkāršošanu. Tas nepalīdzēs izvairīties no atbildības par pārkāpumu. Un pēdējais lēmums, ļoti interesants. Es domāju, ka šeit pat federālā tiesa īsti nesaprata, par ko viņi runā. Un šeit ir stāsts par karšu pašu pamatu jēgu. Un visā spriedumā tas tiek apzīmēts kā tā dēvētais karšu pamats pēdiņās. Proti strīds bija digitālie dati. Tad pēdējais solis pirms kartes izdrukāšanas bija datne un strīds par to, ka šo datni var izmantot. Un tiesa atzina, ka attiecībā uz šo datni var piemērot autortiesību aizsardzību, bet tā kā nebija noskaidrots, kas tā pa datni. Bet tāpat interesants ir tiesas viedoklis, ka jau 2005. gadā viņš šo attiecināja arī uz digitāliem darbiem. Gandrīz vai jau esmu pabeidzis, es saprotu, ka šis ir bijis ļoti ātrs skrējiens pa valstīm. Un šī ir Tokio rajona tiesa Zenrin pret Paper Showers 2022. gads. Šī lieta ir ļoti interesanta, jo pieeja ļoti atšķiras no pieejas Eiropā. Japānā acīm redzot, cilvēki staigā pa mājām, sagatavo plānus, lai iekļautu šajos plānos informāciju par to, kur kas dzīvo, cik šeit ir pastkastītes. Un tas tiek darīts, lai reklāmas nolūkiem, lai varētu izplatīt reklāmas pastkastītēs. Tad šīs kartes tiek pārdotas gan papīra versijā, gan digitālā formā. Un prasītājs šajā lietā Paper Showers bija nopirkuši šīs kartes, sagriezuši tās, pārkārtojuši, pielikuši
savas anotācijas un izsnieguši šīs kartes 960,000 šādu karšu kopiju. Nu, karti izskatās šādi. Visur, kur ir punktiņi oriģinālajā kartē, tie būtu veikalu nosaukumi, cilvēku vārdi, kas dzīvo šajā mājā. Tiesa, tāpat kā citas tiesas atzina, ka veidojot kārti ir ļoti maz izteiksmes brīvības, bet tomēr ir radošas izvēles, proti informācijas atlase, prezentācijas veids. Un arī šeit tiesa domāja, ka svarīgi ir tas, ka šis uzņēmums aptauju veica pats. Viņi neizmanto iepriekš jau esošus faktus, ko bija ieguvuši kādi citi. Viņi devās un paši ieguva šo datu. Šos datus bija skaidrs, ka viņi nebija šos datus kopējuši. Kā kompensācija tika piespriest 30 miljonu jenu, kas ir apmēram 23 tūkstoši dolāru. Acīm redzot, viņi bija prasījuši tikai šo summu, jo būtu varējuši saņemt arī lielāku. Un šī ir pēdējā lieta, par ko gribu pastāstīt. Lietuvas augstākajā tiesā 2005. gadā šī lieta bija tāds kā nišas tēma. Tātad bija kāds cilvēks, kas paņēma jau esošas kartes, pārvērt tās par tematiskajām kartēm, piemēram, ceļu vai turismu objektu kartēm, pievienoja simbolus, krāsas. Viņi nepaņēma visu karti, bet tikai oriģinālās kartes fragmentus. Un tiesas argumentācija šajā situācijā, proti tiesa secināja, ka topogrāfiskās kartes bija oriģināli, jo tur tika izvēlēts mērogs, simboli, attēlojums, un arī to fragmenti bija aizsargāti. Pat ja tika izmantoti fragmenti, tad no autortiesību turētāja būtu bijusi jāsaņem atļauja. Un tematiskie pievienojumi, papildinājumi neatcēla pamatā esošās autora tiesības un nebija pamata apgalvot, ka ir izveidots jauns darbs. Un tika noraidīts arī atbildētāja arguments, ka šo fragmentu izmantošana, ka uz to attiecas kāds izņēmums, bet taču izņēmumu nolūks nebija izpildīts šajā situācijā. Tiek piemēroti vienādi standarti gan attiecībā uz kartēm, gan uz citiem mākslas darbiem. Kāda būtu situācija, ja nebūtu autortiesību šādā gadījumā? Varētu padomāt par sui generis datubāzes tiesībām. Un tie, kas mani klausījās jau pagājušajā gadu un neaizmiga, tad es jau pagājušajā gadu pieminēju šo tēmu, šo jautājumu. Eiropas Savienībā ir sui generis datubāzu tiesības, un šeit nav nepieciešama oriģinalitāte. Datubāzes tiesības aizsargā investīcijas, aizsargā ieguldījumus. Datubāzes sagatavotājs ir veicis būtiskus ieguldījumus, lai saņemtu lai iegūtu šo saturu, lai prezentētu to. Un tad, ja kāds šo datubāzi izmanto, iegūst šos datus, tad šim cilvēkam ir atbildība par šo lietošanu. Vai karte var būt datubāze? Tas vienkāršais jautājums. Pat fiziskā karte, vai tā ir datubāze? Šajā gadījumā ir jālūkojas uz tvērumu, jo 1. panta 2. punktā ir pateikts, ka datubāze ir neatkarīgu darbu datu kolekcija. Tas bija tieši tas jautājums, ko aplūkoja, ko analizēja federālā tiesa Vācijā un ko iesniedza Eiropas tiesai prejudiciālā nolēmuma pieņemšanai.
Jautājums bija, vai ģeogrāfiskā informācija, kas ir iekļauta kartē, vai šī informācija kvalificējas kā neatkarīgi patstāvīgi materiāli saskaņā ar direktīvu. Un Eiropas tiesa izmantoja testu, ko tā parasti izmanto šādos gadījumos. Tātad, vai šie patstāvīgie materiāli ir atdalāmi, nezaudējot to informatīvo vai izteiksmes vērtību. Un secinājums bija pat, ja kaut kādi dati vērtību pazaudē, tad informatīvā vērtība saglabājas. Un secinājums bija, ka analogās topogrāfiskās kartes var uzskatīt par datu bāzēm. Lieta atgriezās Federālajā tiesā Vācijā, kas arī izdarīja līdzīgu secinājumu, pārsūtīja lietu uz apelācijas instances tiesu, lai pārbaudītu, vai ir izpildīti citi kritēriji. Jo vēl viens kritērijs, ko Eiropas tiesa būtu varējusi piemērot, tas būtu kritērijs par būtiskiem ieguldījumiem, jo par to jau bija 4 spriedumi, kur Eiropas Savienības tiesa paskaidroja, ka ieguldījums ir ne resursi, ko izmanto materiālu izveidošanai, bet gan resursi esošo patstāvīgo materiālu attēlošanai. Tas bija direktīvas mērķis, ka to pieņēma, jo šo direktīvu vēlējās paplašināt datubāzu izgatavošanu. Bet ja šim ieguldījumam materiālu apkopošanai nevar saņemt datubāzu tiesību aizsardzību, tad tas nozīmē atšķirīgu attieksmi. Pati izpēte nekvalificētos kā datubāzu tiesību aizsardzību, bet ja tiek apkopoti dažādi dati no dažādiem avotiem, tad tas jau kvalificējas sui generis aizsardzībai. Šeit vēl ir jārunā par juridisko noteiktību. Labi, daži jau ceļas kājās, tad secinājumi. Kartes ir aizsargātas līdzīgi kā jebkurš cits darbs. Svarīga ir oriģinalitāte. Oriģinalitāte ir ļoti pieticīga kartogrāfijā, bet vienmēr kaut kāds radošuma elements ir nepieciešams. Aizsardzība neatiecas uz faktiem vai izpētes datiem, bet tikai to, kā šī informācija ir izteikta, tiek nodota. Un tad ir jautājums par to, vai sui generis datubāzu tiesības var likvidēt šos trūkumus, kādi pastāv autortiesību aizsardzībā. Tiesnešiem bieži prasa novilkt līniju starp faktiem un šo faktu prezentēšanu, jeb izteiksmi. Un tad ir jāskatās, kā kartogrāfija darbojas, lai pateiktu, kas ir un kas nav pārkāpums. Un šis darbs, es domāju, kļūs vēl svarīgāks turpmākajos gados, jo tiesām var būt nepieciešams pieņemt lēmumu attiecībā uz ar mākslīgā intelekta palīdzību radītu saturu. Un, ja jums ir jautājumi par karšu aizsardzību, lūdzu, jautājiet, citādi paldies par uzmanību. No Lietuvas nav iebildumu, viss kārtībā, tad viss labi. Paldies, Tobijas. Tas ir tieši tas, ko mēs gribējām dzirdēt. Iespējams, ka kafijas pauzē vēl varēsim parunāt, kāds ieguldījums ir nepieciešams, lai piemērotu sui generis datubāzu aizsardzības. Piemēram, ja jūs fiksējat faktus, ka uz ielas mērat
ielas, vai tā būtu ievade kartes informācijai. Mēs iespējams varam par to vēl parunāt vēlāk šodien vai iespējams pat rīt. Bet es gribēju teikt lielu paldies, jo šobrīd augstākajā tiesā mums ir šāda lieta. Tas nav nekas tāls vai teorētisks, tas ir ļoti praktiski tagad un šobrīd Latvijā arī, jo mums arī par topogrāfiskām kartēm ir pirmā lieta, kura ir jau nonākusi līdz senātam. Pirmā un otrā instance sprieda atšķirīgi. Ja? Tā kā būs interesanti, varbūt, ka nākamgad mums būs kaut kas, ko pastāstīt. Tādēļ mēs arī ļoti vēlējāmies šo tēmu, lai mēs arī esam savus pētījumus veikuši, bet ir interesanti paklausīties arī speciālistu. Tā kā, paldies, thank you very much.